Motoceļotāji Anģis un Mārtiņš dosies piedzīvojumā no labās cerības raga Dienvidāfrikā līdz Norkapam, Norvēģijas ziemeļos. Tās prasīs daudz laika un daudz izturības. Beidzot, mūsu ceļotāji ir tikuši pie saviem močiem un viss sākas pa īstam. Tālāk pašu braucēju iespēju. Agrā rītā Lauvas galvas kalna virsotnē atrodamies no Keiptaunas. Šajā pilsētā iegūtiem jauniem draugiem un beidzot esam uz močiem. Izbraucam no Keiptaunas tieši par nedēļu vēlāk, kā bijām plānojuši. Jo tieši tik daudz laika vajadzēja mūsu moču transportētājiem, lai dabūtu krāvu ārā no kuģa un nodot mūsu rīcībā. Tagad skaidrs, ka būs jāvelk, lai paspētu gan uz tikšanos ar mūsu mīļotajām meitenēm marta beigās Ugandā, gan uz maija sākumu Ēģiptē. Skatāmies uz kilometru tūkstošiem uz priekšā un lielo nezināmo ceļu kvalitāti. Drošības pēc arī iztaisnojam maršrutu nedaudz, atsakoties no līkuma caur Botsvanu. Gribam tikai vēl iesākumā trāpīt Adatas ragā, kas ir tālākais dienvidu punkts Āfrikā. Adatas rags ir samērā skarba vēja apūst vieta, kur tad pa īstam skaitās divu okeānu, Atlantijas un Indijas satikšanās vieta. Šo ragu laikam tā sauc, jo te jebkura kompasa adata jūg prātā. Mums gan viss skaidrs bez kompasa, tālāk uz dienvidiem mēs ar moci aizbraukt nav iespējams. No šejienes tad tikai uz ziemeļiem, jeb māju virzienā. Nākamos 2 mēnešus līdz pat Aleksandrijai Ēģiptē. Esam pie Adatas raga bākas un mūsu Keiptaunas draugi ir uzdevuši mums meklēt šādu pašu bāku Āfrikas otrā galā Aleksandrijā. Tagad gan tā Ēģiptē liekas tā kā tāls sapnis, priekšā vēl jūdziem ceļu. Mūža meža nezināmas tautas draudīgas robežas, kas to lai zina? Vai mēs tur vispār kādreiz tiksim? Vai moči izturēs? Vai paši nedabūsim kādu akmeni vai vīrusu? Vai ja neiestrēgsim birokrātijas džungļos? Šaubu daudz, bet virziens uzņemts. Jau pirmās dienas vakarā iekuļamies nelielā degvielas krīzē. Izrādās, ka dziļāk valstī dodoties tā nemaz nav tik blīvi apdzīvot. Mūsu KTM ar vienu bāku var nobraukt ap 300 km, bet šeit tas var būt par mazu. Labi, ka Anģa mocim vēl ir rezerva, ar kuru tik līdz tuvākajam miestam. Bažas gan mazliet pārņem, ja jau civilizētajā Dienvidāfrikā netiekam galā ar degvielu. Nezinu, kā būs, kad iebrauksim patiesi Āfrikas dzīlēs, kur, kas zina, tik ar ziloņiem jāiet. Tālāk mūsu ceļš ved uz Dienvidāfrikas vidieni, kur šobrīd tiek būvēts pasaulē lielākais radioteleskops SKA. Projekta vairākās fāzēs ir paredzēts izveidot milzīgu radioteleskopu tīklu pa Āfrikas kontinentu dienvidu daļu, un kopējā šo radioantenu šķīvju virsma būs aptuveni 1 kvadrātkilometrs. Projekta apmeklējumu mums sagādājuši draugi no Eiropas Savienības pārstāvniecības Pretorijā. Lai arī neesam nekādi kosmosa pētnieki, tomēr redzēt šādu grandiozu inženieru tehnisko būvi, ar kuru kādreiz varēs palūkoties aiz kosmosa malas un iespējams arī atrast dzīvību citur visumā, mums ir baigais piedzīvojums. Uzzinām tur visāds tehniskos knifus, tā skaitā, kādēļ tikai dīzeļiem atļauts braukt 70 km radius ap šo objektu. Lai apskatītu šo topošo pasaules brīnumu, gan mums ir jādodas dziļi Dienvidāfrikas neapdzīvotajos tūkstnešos pa 100 km grantā ceļu, kur reti kāds dzīvo un auto neman. Ja tur plīst riepa vai kāda cita ķibela gadās, var nonākt pamatīgās ziepēs, jo izņemot surikātus neviens palīgā var neatnākt. Par to īpaši aizdomājamies, kad uz viena grants valnīšu Mārtiņa mocis aiziet šķērsām pa ceļu. Bet šoreiz viss laimīgi. Brauciena 3. dienas pēcpusdienā sasniedzam nelielo valsti Lesoto, kura no visām pusēm robežojas ar Dienvidāfrikas republiku un ģeogrāfiski ir pilnīgi izolēta no pārējās pasaules. Šī valsts ir izveidojusies augstākajos Dienvidāfrikas kalnos un ir tāda kā cepura šim reģionam. Eiropas Savienībai šeit ir izvietota savu vēstniecību, un lai arī ir pikdienas pēcpusdiena, šķiet, ka diplomātiem sen darblaiks beidzies, mūs uzņem pats vēstnieks Maikls, īrs pēc tautības. Izrādās, ka Maikls ir vienīgā Eiropas ekscelence, kas akreditēta pie Lesoto karaļa, jo neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm šeit vēstniecība atvērus nav. Ar Maikla sarunu izdodas tīri sirsnīgi. Īpaši, kad viņš stāsta, ka vēl 60. kā students esot stopojis pāri Āfrikai un uz Lesoto augstāko pārēju braucis augšā alus vedēja krauskastē. Lesoto arī saprotam, ka šis brauciens nav tikai piedzīvojums mums, bet arī būs labi izklaide vietējiem. Piemēram, kamēr ceļmalā nodarbojamies ar pirmo caurdurtās riepas remontu, ap mums sapulcējas bariņš vietējo bērnu, kuriem esam kā cirks, kurš pie viņiem atbraucis viņu ciemā. Bērni vēl pāris gani sākumā šķiet vairāk uzjautrinās par mums, bet pēc tam nāk arī talkā. Skaidrs, ka gan moču, gan ādas krāsas dēļ mēs šajā kontinentā būsim eksotiskie zvēri, un par uzmanības trūkumu nevarēs sūdzēties, tik līdz būsim piestājuši kaut cik apdzīvotā vietā.
Šeit pa ceļam kalnu ieskauta atrodas iespaidīgākā Lesoto inženiertehniskā būve Katsē dambis, kurš ir otrais augstākais dambis visā Āfrikā un ar saviem 185 metriem tikai par 3 metriem atpaliek no kāda cita dambi. Šis ir arī mūsu galvenais skolēnu dotais uzdevums Lesoto. Tas ir nācis no vairākām Latvijas skolām, tādēļ piestājam un rūpīgi visu izpētām, sabildējam, safilmējam un pat nointervējam vietējo apsargu. Tad vēl atklājam, ka tulkojot no vietējās valodas šo varētu saukt arī par kaķa dambi. Pēc dambi apmeklējam nomērķējam uz 3200 metru augsto Sanīpas kalnu pāreju, kur arī atrodas robežpunkts, no kura var tikt atpakaļ Dienvidāfrikā. Mums šajā dienā ir lūst vai plīst jātiek ārā no Lesoto, jo iebraucot mums tika iedota 2 dienu uzturēšanās atļauja. Bet tālākie 200 km līdz šai pārējai izvēršas par īstu bezceļu pārbaudījumu gan mums, gan motocikliem. Atstāsim mūsu ceļotājs un turpināsim stāstu nākamajos raidījumos.